Informācija par mūsu organismu ir iekodēta mūsu DNS, mūsu gēnos nukleotīdu bāzu pāru veidā. Process, kurā iekodētā informācija tiek izmantot, lai ražotu olbaltumvielas, sauc par olbaltumvielu biosintēzi. Tā būtībā sastāv no diviem lieliem soļiem. Pirmajā solī tiek kopēta iekodētā informācija no DNS molekulas uz RNS molekulu. Šis process notiek šūnas kodolā. To sauc par transkripciju. Šī RNS molekula pēc tam pameta kodolu caur porām un izveidotās RNS informācija tiek izmantot, lai ražotu olbaltumvielas. Šo soli sauc par translāciju. Transkripcijas pirmajā posmā pie DNS pavadiena piesaistās enzīms ar nosaukumu RNS polimerāze. Tas piesaistās gēna sākuma vietā. Otrajā solī DNS spirāle atvies. Enzīms RNS polimerāzes sintezē matrices RNS. DNS molekula sastāv no 4 slāpekļa bāzēm – adenīna, timīna, guanīna un citozīna. Dubultspirāli ir veidot pēc komplementaritātes principa. Adenīnam atbilst timīns, timīnam atbilst adenīns, guanīnam atbilst citozīns un citozīnam atbilst guanīns. 3 šādas secīgas bāzes, jeb triplets, kodē vienu aminoskābi. Transkripcijas laikā pie DNS piestiprinātais enzīms RNS polimerāze kopē DNS pavadienu pēc komplementaritātes principa. Citozīns atbilst guanīnam, guanīns atbilst citozīnam, timīns atbilst adenīnam, bet adenīnam atbilst RNS bāze uracils. Trešajā solī RNS polimerāze veido matrices RNS līdz sasniedz stop kodonu DNS pavadienā. 4. solī, kad matrices RNS ir gatava, RNS polimerāze atdalās. Tad atdalās matrices RNS molekula un DNS dubultspirāla atkal savijas kopā. Pats pēdējais solis ir matrices RNS pielabošana jeb rediģēšana, lai tā būtu piemērota informācijas apstrādē. Matrices RNS caur kodola membrānas porām nokļūst šūnas citoplazmā, un tur sāks otrais etaps – ģenētiskā koda, ko nes matrices RNS pārtulkošana jeb translācija.